visu laiku mēs iegājām ļoti vecāku. Mamma, tētis. Es saņemu komplimentus tikai tad, kad es esmu legingos. Kad cilvēki satiekas un veido attiecības, ka viņi kļūst viens par otra faniem. Atnest sevi karstu pie partnera. Jā, bet arī nepārāk. Mur. Šodien Māmiņu klubā iedvesmojošā seksualitātes trenere Natālija Sorokina un aktīva uzņēmēja 3 bērnu mamma Egita Lauva. Parunāsim par to, kā ieviest jaunas vēsmas pāru attiecībās. Sveikas, skaistās, brīnišķīgās sievietes. Mums jauna sezona, jaunā studija. Jā. Kā jūs patīk? Man ļoti patīk. Jā. Reizē. Skaidrs. Viss ir. Jā, un mums arī tā, mēs uzreiz tā iesākam pa tēmu seksuālā, kā teikt, dzīve, intīmās attiecības. Tas gal galā arī ir, man liekas, pats svarīgākais starp diviem mīlošiem cilvēkiem, jo kā tad rodas bērni? Nu, tā droši viņi arī rodās, ja? Visticamāk, jā, ir tāda... Stāsti par kāpostiem un stārķiem vispārējo, tas par to vairs neviens nerunā. Visu grāmatas var rakstīt, kaut kādas pasakas. Maziem bērniem mēs vēl sakam, mans vīrs joprojām piekop teoriju par stārķi. Ka lidoja pāri un tā. Aha. Un tad bērni ieraug stārķi un skatās, kur ir tas, kā te groziņš vai kāds sainītis, ja? Nu jā, bet ja mēs, tātad mums Valentīna diena un visu mīlētāju svētki, un tā mīlestība jau tomēr ir tas, man liekas, pats svarīgākais, kas savieno šos divus cilvēkus, vai ne? Un tēma seksuālā enerģija man pašai ir, katru dienu aktuāla un interesanta, jo es jūtu, ka viņa, kā es teicu, klejo, ja? Lai klejo, ļaut viņai klejot. Varbūt, Natālija, tu vari padalīties vispār, kas ir seksuālā enerģija un kur viņa dzīvo? Kurā čakrā? Kur dzīvo? Es teiktu, ka viņa dzīvo visur. Ka viņa dzīvo vienkārši cilvēkam iekšā, jebkuram cilvēkam, un tas nav viena čakra vai tur 2 čakras vai kaut kāda konkrēta vieta, tas nav ģenitāliju zona vai sirds vai aizaus, jo seksuāla enerģija ir vispār radoša enerģija, dzīvības enerģija. Tad, ja mēs dzīvojam, ja mēs kustamies, ja mēs rādam kaut ko, ja mēs, tā teikt, taisam savu dzīvi, tātad attiecības ar citiem, attiecības ar sevi, savu apkārtējo vīdi rādam tādu, kādu mēs viņu gribam redzēt, kas mūs iedvesmo, uzbudina, rāda mums to baudas, patīkama sajūta. Kad tu teici klejo, viņa tā arī ir, viņa klejo. Un jo vairāk mēs atšķiras vienkārši, vai cilvēki to prioritizē, vai viņi to atzīst, apzinās, un vai viņi ļauj viņai klejot. Tu jau droši vien Egita arī jūti savu seksuālo enerģiju, kurā brīdī viņa ieslēdzās un kurā viņa mazliet tāda klusāka. Protams, ir ceļš, kad ir 3 bērni. Tad šos 3 posmus es esmu ļoti izjutusi, kad apslāpējās un nomierinās, tad, kad tu esi bērniņa gaidībās. Nē, pat ne gaidībās īstenībā. Es biju tas tips, kuram vienalga bija šī sajūta. Viņa apslāpējās, tad, kad mazulis ir piedzimis un tev rūpes un iet viss tas hormonu atkal tas pārstrukturizēšanās un vispārējais, tad šie bija tie posmi, kad man viņi tādā ļoti, ļoti apslāpējās. Ar visiem 3 bērniem. Jā, pārējā laikā gan viss tāds. Visu laiku. Bet ir kaut kādi instrumenti, kā ieslēgt to seksuālo enerģiju? Vienmēr ir instrumenti, bet tur tas triks un, laikam, sarežģītais moments ir tā, ka tos instrumentus vajag ietrenēt. Tie nav instrumenti, ka mēs paņēmam kaut kādu rīku un uzreiz mēs viņu lietojam, tur seksarota lietu vai, nezinu, kaut kādu tur uzbudinošu vai stimulējošu gēlu vai vēl kaut ko, vai paskatāmies kaut kādu erotisku filmu un mums uzreiz, jā, tagad strādā, tagad viss gan uzbudinājums, gan iekāre. Bet tā klejoša enerģija un tas prakses, ko mēs ieviešam katra diena, tas trenē mūsu smadzenes principā un mūsu nervu sistēmu atpazīt, ka šis man ir patīkams, un te man ir bišķiņ bauda, un to es varu atpazīt, ka baudam. Un ja mēs to apzināti uz to koncentrējamies un atceramies, tad mūsu smadzenes atcerās to teikt. Varbūt, Egita, tev ir kaut kādi, ko tu atceries, kas tev bija tajā
bērniņa piedzimšanas laikā, ka kaut kā sevi tā atkal sajust to sevī, to seksualitāti? Man viennozīmīgi tā bija veļa. Es vēl atceros, kā es uztaisīju to bildi. Mans pirmais seksīgais krūšturs. Nekā, ka tu izkāp ārā no tā barošanas, tāda mammas, un ka tu uzvelc to savu veļu un tu ieraugi sevi, atkal kā sievietes spogulī priekš sevis. Un tas ļoti atver vaļā to sievišķīgumu, es atceros ļoti. Tad te es pilnīgi piekrītu, un te ir ļoti svarīgs moments, ka tu sev un ieraudzīji sevi, jo viss sākas ar attiecībām ar sevi, vajag iekarot sevi, lai iekarot citu, jo kad mēs nejūtamies seksīgas, mēs negribam nekādu kontaktu. Tev tur varat komplimentus bārstīt no galvas līdz kājām. Nevajag. Un tāpēc tas attiecības un sevi tā kā lutināt ar kaut ko un likt justies, vai tas ir vienkārši atkarot kaut kādu laiku sev un vienkārši savu ķermeni atkarot atpakaļ, ka tas nav, viņš nepieder ne bērniem, ne tur vīrām, nekam citam, bet tieši tev. Un pabaudīt, vai tas būs kaut kādas ķermeņa prakses, tur no spā masāžām līdz jogām, dējām un tā tālāk, skaista vēļa, vai vienkārši laiks ar pieskarieniem, ar rotaļāšanos, ar masturbāciju to pašu ar sevi. Ar sevi, jā tur jāieslēdz no sākuma. Un tur neviens nevar palīdzēt. Tikai, tā kā pats tu vari sevi ieslēgt, un nevelti saka, tev pat nav jābūt tur baigi sataisījušai un vēl kaut kas, lai tu iznestu to savu sievišķo enerģiju. Tu pat vari vienkārši, kaut vai skriet uz veikalu, baigi nestaisies, un wow, kāda tu izskaties. Jo vienkārši no tevis jau starojās ārā tas kaut kāds iekšējais, atkal tas seksuālais. Jā, tāda brīvības, kaut kāda sajūta un sevis tā pieņemšana. Jo man liekas, ne pat tagad, bet jau sen jau ir šie stereotipi, kā jāizskatās, kādai jābūt sievietei, vēl kaut kas. Man liekas, ka es esmu par to, kad atkrīt šis viss, un ka mēs esam, katrs ir brīnišķīgi, katra ir skaista, un pieņem to savu ārieni un atrast viņā to odziņu. Galvenais ir sajust. Tas ir galvenais uzdevums, man liekas, sievietei sajust sevi. Bet pēc bērniņa piedzimšanas baigi grūti, vai ne? Sajust sevi. Gandrīz vai jāsāk no jauna. Vienkārši. Te ir rokas. Kur ir kāja? Tu zini, jā, bet tas strādā. Ja mēs pieejam bez kaut kāda vērtējuma, ka agrāk bija šādi, agrāk es uzbudinājos šādi, agrāk te jūtīgums bija šāds, un es gribu, lai būtu kā agrāk. Tad jau ir kaut kāds nosodījums un kaut kāds tāds spiedienis, kā jābūt. Nav nekādīgi jābūt. Jābūt tā, kā ir. Tu esi fantastiska būtne, kas tikko radīja jaunu dzīvību, tur viss kārtībā ar tevi. Laiks arī ieklausīties pieredzes stāstā. Lupilu – priecīgiem mazuļiem un gādīgiem vecākiem. Bērnu attīstības padomi kopā ar Lupilu. Pāra attiecības, kad ģimenē mazi bērni. 3 lietas, kas man iedvesmo manā vīrā. Pirmā lieta tā noteikti būs viņa vieglā attieksme uz dzīvi, bet ne tādā sliktā izpratnē, bet viņš ļoti brīvi un viegli tver visu. Otrā lieta, viņš ļoti pozitīvs ir. Un, ja tas varbūt mazliet atkārtojas ar iepriekšējo, tad tā pozitivitāte ir tāda, ka jebkas notiks, viņš vienmēr būs ar tādu viss būs labi. Un esmu pilnīgi pretēji. Trešā lieta ir viņa disciplinētība, viņa darba jomā, ko es abrīnoju. 3 lietas, kas man iedvesmo manā sievā. Tā būs noteikti uzņēmība. Tieši tas, ka viņā var uzņemties tik daudz, un beigās arī mistiskā kārtā ar to visu tik galā. Vēlme pēc kārtības. Trešā lieta – interese, plānošana par tālākiem tādiem mērķiem, uz ko viņi iet. Kad viņi ļoti daudz par to domā, runā, plāno, meklē, interesējās, un līdz ar to visu pavelk arī man līdz savu. 3 lietas, kas man kaitina manā vīrā, ir tas, ka viņš ļoti neorganizēts pārējās dzīves jomās ārpus viņa darba. Otra lieta, kas man kaitina, ir tā viņa pozitivitāte pārlieku lielā, jo man atkal ir tas, ka man liekas, ka vajag kaut kādu realistisku skatījumu, un viņš ir tik ļoti pozitīvs, ka tas arī no vienas puses man patīk, no otras puses man diezgan kaitina. Un trešā lieta ir zeķes. Visur ir zeķes, viņš kaut kur noliek tās drēbes, tā viņas tur paliek, un es redzu, ka Bruns ir tāds pats, tāpēc
Tā varbūt ir vīriešu lieta. Tā, laikam tā pamatlieta ir tas, ka viņi nemāk atpūsties. Temperaments, ātri uzplaiksnījošais. Jā, tāda viegli aizkaitināma man sieviņa ir. Bet tad tas ātri arī pāriet, ja nerunā pretī. Grūti pat izdomāt tādu trešo lietu. Vai Loreta un Lauris varēs atminēt, ko katrs par otru ir teicis? Tūdaļ noskaidrosim. 3 lietas, kas Laurim varētu manī patikt. Es domāju, tas, kad es esmu ļoti apņēmīga, es tā pieļauju, ka es daru, ka esmu tagad darītājs. Tas, ka esmu kārtības mīlis, varbūt, vai ka es ļoti daudz kārtoju un tīru, jo viņš to nedara, un tad es to varu izdarīt. Nu, pirmās 2 jau tu ļoti labi trāpīji. Tāpēc es saku, es nezinu, kur trešo tu esi ielicis sarakstā. Varbūt kā es gatavoju? Es varbūt, ne? To es aizmirstu pieminēt. Nu labi, kas ir trešā? Tavu plānošanu un, nu, tā kā... Idejas, jā, idejas uz mērķtiecību, tā kā... Vai Lauris tikpat veiksmīgi atminēs, kādas viņa īpašības Loreta novērtē visaugstāk? Es teiktu, ka viņai patīk varbūt man humora izjūta. Viņai varētu patikt, varbūt, kad es ar bērniem varu paspēlēties, tīri jauki. Varbūt tas, kad es varu viņu paciest. Lauri, tu neuzminēji. Un tagad laiks trūkumiem, jo, kā mēs zinām, ideālu partnerattiecību realitātē neeksistē. Laurim noteikti kaitina manī tas, ka es par visu uztraucos. Noteikti. Un otra lieta varētu būt tāda, ka es nezinu, viņš to teica pieglābs pēc, bet tas, ka es piesienos par daudz ko. Trešā lieta, kas varētu būt, kas viņam kaitina manī, ir tas, ka es laiku esmu nogurusi. Bingo! Loreta atkal trāpījusi 10. Vai izdosies šoreiz arī Laurim? Es teikšu lēnīgums, kā viņi to dēvē, flegmātisms. Otrais varētu būt tas, ka man tik daudz neinteresē jaunas lietas, kas, es varu skatīties vecas filmas daudzas reizes, un viņai tas droši vien kaitina. Es droši vien zinu, ka viņai tas kaitina, es nezinu, vai viņa to pateica. Un trešais, ka nepaceļais sevīm kaut ko, kas ir nokritis. Jā, tas zeķis man ļoti kaitina, es nevaru izturēt. Tās nav manis. Un starp citu, zobs hokejā pazaudētais nav tas, kas man nepatīk. Tas nav garām. Taču uz mūsu pēdējo jautājumu, kas jūs vieno kā pāri, Loreta un Lauris atbildēja vienādi. Tā ir abus vienojošā humora izjūta un mīlestība pret bērniem. Bet kā tomēr nepazaudēt vienam otru ikdienas pienākumos un nemitīgā skrējienā? Šobrīd mēs esam tādā posmā, kur mēs vienkārši esam visu laiku viens otram, kā nu mēs to varam, pat tad ir ļoti, ļoti grūti. Un es teikšu tā, ka nav viegli. Kā nepazaudēt, laikam jāatcerās pa vienam pa otru. Vismaz pa māju garām ejot, vismaz samīļoties un aiziet iedot buču un ejot ārā no mājas, atnākot atpakaļ, sabučoties. Es tev ļoti mīlu. Es tev, man liekas, vairāk bišķiņ, tāpēc tās zeķis. Tām zeķiem. Raidījuma turpinājumā. Mūsdienas vienkārši nav attaisnojumu krapšanai. Ir tik daudz citas iespējas. Cik ļoti viņa panāk pretī, lai tas vīrietis viņu varētu iekarot. Nevis, kur mana bērnu mamma, bet ieraudzīt, kur tā sieviete. Sarunas par seksu notiek visu laiku. Mums arī ir pieredzes stāsts. Jā, jūs varētu nolasīt. Tātad man ir 39 gadi. Mums ir 2 bērni, 5 un 7 gadi. Sieva pēc bērnu piedzimšanas ļoti reti vēlas mīlēties. Es atradu, ka mani interesē seksuāla tipa saraksts ar sievietēm internetā. Šad tad pat aizēju uz kādu randiņu. Tas ir adrenalīns, brīvība un pieredze, kuru meklēju. Nelapojos ar to, bet es esmu atradis, ka flirts ārpusē man ļoti uzbudina. Tāpēc gan neesmu sliktāks tēvs. Skaties, tas vienkārši ir neētiskā vajadzības apmierināšana. Vajadzība
vīrietim ir vajadzība noteikti ir arī viņa sievai, bet viņi nekomunicē savā starpā un necenšas saprast, kas ir tā vajadzība un kāpēc mēs nevaram tagad viņu realizēt, jo visticamāk sievai vajag, lai viņš vairāk parūpētos par viņu, pārņemtu kaut kādas darbības un kaut kādu viņu kopdzīvi, lai viņi būtu laiks atpusties un pārplust tajā uzbudināta stāvokli un vispār seksualitātes kaut kāda viņas tajā, nezinu, viņas formāta, kā viņa to gribētu izdzīvot. Un viņš savukārt nekomunicē viņai visticamāk, ka viņam tas ir ļoti svarīgi un viņam trūkst, un tad viņš izvēlēs kaut ko ļoti pieejamu un vieglu, kas mūsdienas, diemžēl, ir ļoti pieejams visādos veidos, bet būtu forši, ja viņi izrunātu, un pat šāds scenārijs ir iespējams mūsdienas. Nu, ir pietiekami daudz jau piemēru, kad ir nemonogāmas attiecības, kas cilvēki izrunā un pieņem kaut kādus spēles noteikumus, kas nav varbūt tik konvencionālas, tik ierastas, bet viņas var strādāt, ja mēs varam komunicēt atklāti un godīgi. Bet te noteikti ir tāds slinkošanas Vieglākais ceļš. Vieglākais ceļš, jā. Neko negribu mainīt vai ieguldīt. Bet paskaties tā kā pa labi, kur ir tavs cilvēks, ar kuru īstenībā to viss ir bijis, dzirksteli, viss, to visu var atgriezt atpakaļ. Viņu var iekurināt, tikai bišķiņ jāpastrādā uz to ir. Bet es domāju, ka te arī cilvēks negrib zaudēt to partneri. Tur jau tā lieta, ka nevis viss, es sapratu, ka ja mēs pēc bērna piedzimšanas nemilējamies, man tā sieviete vairs neder, un mēs šķiramies, es eju prom. Tur noteikti nav tās variants, bet cilvēks negrib iet un pat tajā sarežģītajās visticamāk sarunās un parunāt par savu ievainojamo vajadzību, ka es neesmu ar kaut ko apmierināts, bet es ļoti gribētu, un kā mēs varam ko izdomāt. Nu jā, man ļoti patīk, ka tu saki, ka ja sarunā, ja abiem tas ir okei. Sieva pasaka, jā, zin kā, man šobrīd nav ne iekāras, ne spēks kaut ko darīt, un tad ir abiem šis labs variants, ja? Tad ir labi, bet ja tas tiek kaut kā slēpts, vai tiešām nav spēka vai interesi izrunāt, tad, man liekas, tas nav pareizi, un tas dara pāri otram. Mūsdienas vienkārši nav attaisnojuma krapšanai. Ir tik daudz citas iespējas, kā darīt etiski dažādas lietas un izbaudīt dzīvi, kā vienkārši krāptais mīļota cilvēka muguras. Es neredzu nevienu iemeslu, kāpēc tas varētu būt okei mūsdienas. Un tas, diemžēl, ir izplatīti. Un nākamais stāsts ir tātad 40 gadi, sieviete un 4 bērni. Jūtos ļoti depresīvi, jo jau vairākus gadus jūt, ka vīram seks neinteresē vispār. Sākumā tā nebija, bet tagad sanāk, ka visas mīlēšanās reizes, cik mums pratam tās ir, ierosinu es. Viņš saka, ir nogurs, bet kā var vīrietis negribēt intimitāti vispār? Jūtos neredzēta un dusmīga, nezinu, ko darīt, varbūt jāmeklē mīļākais. Man jau liekas, ka tur izklausās apakšā, ka tur tomēr ir kāds partneris cits, respektīvi sieviete vīrietim, kur viņš jau aizpilda to savu lauciņu. Te jau vēl varētu iedot pretjautājumu sievietei. Vienkārši es uzreiz iztēlojos 4 bērni, tur tas. Cik ļoti viņa panāk pretī, lai tas vīrietis viņu varētu iekarot. Jo bieži vien, kur ir kļūda? Uzvelkam treniņu bikses nošļukušas, varbūt jau bumbuļiem novēlušās un kaut kā nepiedomājam par savu to sievišķību, lai vīrietis ieraudzītu nevis kur mana bērnu mamma, bet ieraudzīt, kur ir tā sieviete, kuras esmu arī agrāk iekarojis, un tur varbūt arī darbiņš vajadzīgs ir sievietei otrā pusē piedomāt. Tā kā paiet nedaudz atpakaļ, kļūt atkal tādai varbūt nepieejamai, noslēpumainai. Es vienmēr domāju par to, kā mēs iemīlamies, un kāpēc paiet gads, 2, 3 dzīve, un zūd tā kaisla, kas bija sākumā. Tāpēc, ka mēs jā. Cilvēki ieslīgst Jā, rutīnā. un ne tikai. Visas attiecības ir balstītas uz to, ka mēs gribam kaut ko jaunu un kārdinošu un aizraujošu, bet mēs arī gribam to drošību, kad mēs pazīstam to cilvēku. Un jo vairāk mēs pazīstam to cilvēku, jo drošāk paliek, bet arī paliek tāds, radniecīskais vairāk attiecības, nevis tas azarts, kā kaut kas jauns un neparedzāms, kas ir uzbudinošs mums.
Un es negribētu teikt, ka šajā situācijā visu atbildību jāuzliek uz sievieti, kura ir 4 bērni. Nē, noteikti, nē, tur ir abas puses, bet tur vienkārši vēl viens viņai no- kaut ko darīt klāt. Es teiktu, ka katru reizi mēs atgriežamies pie komunikācijas, jo ko viņa saprot ar to iniciēšanu, es inicēju seksu. Varbūt tas varētu būt kaut kā citādi. Varbūt vajag atrast to veidu, kā viņam abiem izrauties no tās ikdienas un paspēlēt tās citas lomas, kad viņi nav mamma un tētis, tur darbinieki vai maisaimnieki vai vēl kaut kas. Precīzi. Un rādīt to vidi, kur labi, tagad mēs esam bišķiņ konteksta, kur mēs varētu to intimitāti. Kas tev nozīmē tā intimitāte? Kas tev nozīmē tā seksuālais uzbudinājums? Kas tev tagad uzbudinā? Jo pēc 4 bērniem visticamāk viss pamainīsies. Nebūs tā kā agrāk atkal. Jā, vai sieviete pat vispār zina, kas viņu uzbudina, vai ne? Arī pašai priekš sevis saprast tās lietas. Jā, un vai viņa tiešām ir... tur ir seksuālās tuvības vēlme, tur ir partnera vēlme, tur ir vēlme vienkārši, uzturēt to, kā ir bijis. Kas tur apakšā? Jo piemēram, ja viņai tagad, viņai gribas, viņam negribas, vai cik bieži viņi par to runā, vai viņi noskaidroja, kāpēc ir tā, vai ir tas atklātas sarunas. Un vai par to vispār viegli runāt, ja? Jo, man liekas, Nav ir viegli. cilvēki, kuriem tu pasaki, vienreiz, ja, it kā izrunājam, paiet kaut kāds laiks, nekas nemainās. Ok, runājam otrais. Atkal nekas nemainās, saprot? Un ka tas nepāriet jau tādā tā kā Jā, bet Mīļa, tas pretesībā. nav viena saruna, kas atrisina visu dzīvi. Sarunas par seksu notiek visu laiku. Sarunas par intimitāti turpināsim pēc neliela brīža, taču tagad laiks mūsu mazajiem. Piedāvā Bambo Nature – dabiski jums un jūsu mazulim. Laiks vanniņai. Es tev nolikšu uz zemes paspēlēties un iesim sataisīt vannu un meklēt pidžamiņu. Bieži vien ir liels uztraukums, sevišķi ar to pirmo vannošanu, un gribētu nomierināt visus vecākus, ka ir jāvanno tā, lai nav stress gan vecākiem, gan arī bērniem. Tāpēc varbūt pielāgojiet laiku tādu, kad jums ir labāks noskaņojums, un paskatieties pēc vannošanas arī pēc bērna. Ir bērni, kuriem tas uzbudina, un viņi tādi bišķi nemierīgāki paliek pēc vannošanas. Ir bērni, kuriem otrādi ūdens ļoti patīk, un tad viņi tā kā vairāk atslābst. Tad jūs varēsiet saprast, kā labāk, vai tā kā vairāk dienas pirmajā pusē, vai otrajā dienas pusē, vai tā kā vairāk uz miedziņu. Meitiņa, beidzot iesim vannītē. Jā. Silts ūdentiņš. Man patīk tad, kad bērnus vanno mazajā vanniņā vai kaut kādā mazā tvertnē, varētu būt arī kaut kāda bļodiņa. Kāpēc? Tāpēc, ka tad, kad bērns pieskarās malām, viņš jūtās krietni drošāk, bet arī jūs. Ja sevišķi, ja viņš ir maziņš, viņš visu laiku sajūta, ka viņš var vienkārši izslīdēt no rokām. Tāpēc, jo mazāk ūdens un jo mazāka tvertne, tad ir labāk. Būs drošāk un patīkamāk. Ja gadījumā jums ir ļoti liela vanna un jūs, piemēram, piepildat nedaudz ūdens, varbūt ielieciet kaut ko apakšā vai arī autiņu, lai bērns justu kaut kādas malas ir patīkamāka sajūta. Vānošanās laikā svarīgi parūpēties, lai telpā būtu silti, apmēram 21 līdz 22 grādi, bet ūdens temperatūra būtu tuvu mazuļa ķermeņa temperatūrai, ap 36 līdz 37 grādiem. Izvēloties mazgāšanas līdzekli, īpašu uzmanību pievērsīsim tā sastāvam. Bambo Nature matu un ķermeņa mazgāšanas līdzeklis ir piemērots arī mazuļiem ar ļoti jutīgu ādu un mīkstu galvas ādu. Tas maigi attīra, nekairinot actiņas un neradot asaras, padarot vannošanās laiku mierīgu un patīkamu gan mazulim, gan vecākiem. Līdzeklis ir dermatoloģiski pārbaudīts un nesatur smaržvielas vai krāsvielas. Čap, čap, čap.
nesteidzaties uzreiz likt bērnu ar muguru pret ūdeni. Jums sākumā bērnam jāizskaidro, kas vispār notiek, ko tu darīsi. Lēnām ir jāizģērbj. Tad ir lēnām tā kā jāpagriež ar skatu pret ūdeni un jāizstāst. Varbūt sākumā ir vērts pamērcēt kājiņas, pamērcēt rociņas. Un tad, kas man ir svarīgi? Man ir svarīgi, kā stāv pieaugušais. Jo, ja pieaugušiem ir sevišķi kaut kāds problēmas ar ceļa locītavām vai ar muguru un vanna nav vērta, viņš tā kā ir vienkārši noliecies ar izstieptām rokām, sāpēs mugura un tonus, kad pilnīgi rokas trīc. Viņš noteikti iedos bērnam stresa sajūtu. Un tad bērnam varbūt arī ūdens patīk, bet viņam vienkārši nepatīk jūsu rokas. Iesim ģērties? Un vēl kas ir ārkārtīgi svarīgi, tad, kad jūs pasakat bērnam, ka tagad šis process ir beidzies, mēs iesim ārā no vannas. Man patīk tad, kad jūs pagriežat, piepaceļat un pagriežat atkal bērnu uz vēdera. Tad jūs paņemat uzreiz dvielīti, un tad jūs tā kā ierulējat jau savās rokās. Un tad jūs tālāk turpinat, vai nu jūs ejat uz pārtinamo galdu, kur jūs nosusinat bērnu, vai jūs sākumā piedāvāsiet, piemēram, krūti, jo viņš ir ļoti nemierīgs. Un tad jūs nosusināsiet. Es parasti sagaidu vanniņu vakari, mums ir tad, kad vīrs jau ir mājās no darba, jo es parasti viņu jau izģērbu, jo vīrs tikmēr jau ir sagatavojis vannīti, tad es viņu vannoju, tikmēr vīrs jau ir sagatavojis pieniņu un, vai putriņu uz nakti. Tikmēr jau es viņu esmu atkal saģērbus un mēs varam iet paēst, jo tas visi aizņem daudz laika. Liekas, kas tad tur ātri izdarīs šito, ātri uztaisīs to. Beigās jau bērns ir niķīgs un tad arī nesanāk ievērot tos režīmus. Tāpēc mēs cenšamies, kad mēs esam abi, lai viņa ir maksimāli mierīgāka. Bet ir ārkārtīgi svarīgi, lai nav stress. Var kādreiz arī izlaist to vannošanu, ja jūs jūtat, ka jums bija tāda smagāka diena. Bet varbūt tieši šis process jums dos tādu labsajūtu, un te jūs izbaudīsiet, un tas būs tā kā rituāls. Un ļoti patīkam. Rosini aizraujošas lomu spēles mazuļiem no 2 gadu vecuma ar LEGO Duplo komplektu ugunsdzēsēju auto. Šim rotaļu auto ir daudz pārdomātu detaļu. Elastīga šļūtene, koks, ugunsdzēsēji un vāveres figūras, kā arī visi nepieciešamie instrumenti, lai dzēstu ugunsgrēku. Šis komplekts palīdz mazuļiem attīstīt dažādas viņiem nepieciešamas prasmes. Darboties ar instrukciju, koncentrēties, būvēt un pārbūvēt, pieņemt savas kļūdas un meklēt palīdzību, ja ir nepieciešams. Spēlējoties attīstās arī tik svarīga rakstura īpašība kā empātija. Kā? Bērnam iztēlojoties, kā tas ir būt par drosmīgu ugunsdzēsēju, kas visiem spēkiem vēlas palīdzēt citiem. Ugunsdzēsēju auto modelītim no šī LEGO Duplo komplekta ir daudz aizraujošu funkciju. Kāpnes un caurspīdīgs klucītis kā ūdens tvertne. Topošie ugunsdzēsēji var izlikties, ka piestiprina šļūteni, lai nodzēstu liesmas. Mazuļi arī attīsta sīkās motorikas iemaņas, pārveidojot ugunsdzēsēju auto. Ugunsdzēsēju mašīna no LEGO Duplo komplekta. Lieliska rotaļlieta gan meitenēm, gan zēniem, jo par varoni vēlas kļūt tik viens mazulis. Komplektā pārdomātas detaļas, lai veicinātu bērnu iztēles attīstību. Tie ir pirmie soļi mazuļa drošības noteikumu apmācībā. Mums vecākiem spēlējoties ar mazuli jāizrunā tādas nopietnas lietas. Kas ir ugunsgrēks, ko darīt un nedarīt bīstamā situācijā, pastāstīt, kā notiek īstajā dzīvē, kur jāzvana un kas ir ugunsdzēsēji. Šīs ir ārkārtīgi vērtīgas zināšanas mazuļiem, kaut gan var šķist, ka ir vēl par agru. Bērni ir daudz spējīgāki nekā mums liekas, un viņi atcerēsies vismaz kādu no ugunsdrošības noteikumiem. LEGO Duplo komplekti palīdz mazuļiem vērot, atdarināt un izprast apkārtējo pasauli. Visi klucīši šajā komplektā ir rūpīgi testēti, lai atbilstu bērnu drošības standartiem. Šī ir arī lieliska dāvanu ideja bērniem no 2 gadu vecuma, kam patīk transporta līdzekļi un lomu spēles. Spēlē un mācies kopā ar LEGO Duplo klučiem. Raidījuma turpinājumā. Pirmo reizi pa 2 gadiem esam vieni paši mājās. Un tu nezini, ko tagad darīt. Es saņemu komplimentus tikai tad,
kad es esmu legingos? Vispirms vismaz aizējām pie partnera un pasakam, man liekas, kaut kas nestrādā. Tagad 3. bērns beidzot sācis iet dārziņā ir. Nu, tas posms ir. Un es tieši tikko viņam teicu, saku, ārprāts, mēs pirmo reizi pa 2 gadiem esam vieni paši mājās. Un tu nezinu, ko tagad darīt. Ko darīt? Mesties virsū viens otram. Bet šeit es pilnībā saprotu un to posmu, kad tu paino mazāk tādā intensīvā tajā seksualitātē un tajās attiecībās. Bet tagad es jau zinu, kas ir jādara tas darbiņš. Vairāk tātad laika būs mums, lai atgrieztu sevi no tā vecāku statusa lomas, jo visu laiku mēs iegājām ļoti vecāku. Mamma, tētis. Tagad es zinu, beidzot, es vienkārši ļoti pēc tā augstu un ilgojos, un beidzot mēs varam sākt izbrīvēt laiku sev, 2 aizbraukt uz viesnīcu, ka mēs mainam vidi. Nav stāsts tikai par mājām, bet tu iziet ārpus tās mājas vides, iziet ārpus tās ģimenes vides, tur mēs vairāk varam atjaunot šo savu seksuālo enerģiju un visu to kopā būšanu. Tas tomēr, iekurina savādāk atkal. Atgriež vairāk to siltumu un to vispārēju. Un es zinu, ka tas ir atgriežams atpakaļ, tāpēc es arī ļoti, ļoti gaidu, kad beidzot mēs mēs jau bijām šitādā izbraucienā, un uzreiz to tāds, mans vīrs, tā, kad tu sajūti to. Kā mēs iepazīstamies, mēs esam tādā vienā tādā vilnī, teiksim, ja? Un kāds surfo ātrāk un kāds lēnāk. Un, piemēram, ja jūt, ka tas otrs ir vai māmiņa vai tēcis, tā kā kurš no partneriem jūt, ka viņš ir atpaliek un ka viņš nav tā kā ar sevi mierā, ka palīdzēt viņam atkal būt uz tā viļņa, jo tad abiem būs labi. Būs atkal atpakaļ tā vecā, vai ne vecā vai jaunā seksuāla enerģija, ka abi būs atkal tādā, draivā. Bet tā ir viena no pamatlietām, man liekas, kad cilvēki satiekas un veido attiecības, ka viņi kļūst viens par otra faniem. Foršiem mēs fanojam viens par otru un vēršamies pie viens otra, lai cik sarežģīti tas nebūtu. Nevis ejām kaut kur tur svaipot Tinder meitenes vai džekus vai meklējam mīļākos, bet vispirms vismaz aizējām pie partnera un pasakam, man liekas, kaut kas nestrādā, vai tas tikai man liekas, vai man liekas, ka kaut kas pamainījās, man pietrūks šī, vai man pietrūks vairāk laika, vai man pietrūks vairāk pieskarienu, vai man pietrūkst vairāk vienkārši mūsu kopā randiņu, ceļojumu, laika pavadīšana. Kas jums ir tā intimitāte? Kas rada to intimitāti? Un tad pretī ir cilvēks, kurš, man viss kārtībā. Ko tu izdomā? Tas ir viss sarežģītākais. Tas man liekas, ļoti bieži ir. Jā. Jo mums arī bija iesūtīts šis jautājums par to, ka, intimitāte varbūt, tā kā tu minēji, pietrūkst glāsti, kaut kāda apliecinājuma vārdi, bet arī tīri seksuāli kaut kādas veidi, kā šo intimitāti jā, dažreiz piedzīvot. pietrūkst vienkārši vairāk iekāres, jo seks arī var notikt, bet viņš var būt tāds, ļoti... Jo, piemēram, ir pāris, kuram gribās, vīrietim, teiksim, varbūt grupveida, teiksim, seksu. Sievieti vispār pat nevar iztēloties to, ja? Jā, ko tu gribi? Un ko darīt? Es jūtos kā salūzusi ierakstu klātā. Runāt. Tāpēc, ka, pirmkārt skaties, tā varētu būt tikai fantāzija. Pieņemsim, varbūt sieviete sapņo par grupveida seksu, kur ir vairāk nekā viens vīrietis. Nav obligāti aiziet uzreiz meklēt to trešo vīrieti, ja tas ir pieņemams. Pirmkārt, mēs runājam par piekrišanu un piekritam fantāzijas realizēšanai, bet varbūt mēs paņemam vienkārši seksa mantiņu un, jau integrējam viņu, ka tur vienkārši ir vairāk nekā viens loceklis mūsu seksā. Un paskatāmies, kā mēs abi divi reaģējam uz sajūtam, vai tas tiešām patīk, vai varbūt galva tas bija wow, un tīri fiziski vai nezinu, loģistiski tas nestrādā. Jo tu arī nevari pateikt 100%, ka tu nepadalīsies ar partneri savu fantāziju, un viņš, jā, tiešām, man patīk. Varbūt viņš par to sapņo arī. Es arī varu uzreiz iestarpināt vienkārši tādu nesenu situāciju ieskicētu mūsu attiecībās arī. Tātad mirklis mums,
un viņš teica, atstāj tās zeķes kājās, nu, tāds garās zeķes. Un tu pat neaizdomājies par to, Tieši bet tā, redz, tieši cilvēks tā. pateica, viņam tas kaut kas, nu, tā kā iekurinājās, iecepīja, kā saka, ja, un nebūtu viņš pateicis, pat neaizdomātos, nu tā, es vai tur fiks noraut nost vai kaut kā tam līdzīgi, bet viņš saka, nē, atstāj tās zeķes. Un tu tāds, ok, labi. Forši dalīties ar tādiem maziem sikumiem un nebaidīties, ka mēs izklausīsimies tur, nezinu, stulbi vai dīvaini, jo var būt tā, ka tas būs vislabākais jūsu seks pēc tam. Tas rotaļas. Tēmas ir tiešām karstas, tāpēc ir laiks nedaudz atsvaidzināties. Piedāvā dabīgs minerālūdens Akvile, burbulīši bez cukura un saldinātājiem. Sveiki, atkal tiekamies, un šodien mēs parunāsim par jauno Amerikas uzturu piramīdu, un gandrīz pirms mēneši arī mēs esam atgriežušies no mūsu Amerikas ceļojuma, un arī man ir dažādi iespaidi par to, kā tur ēd, kāds tur ir uzturs, kas pietrūka un patika man, un labprāt šodien ar jums par to padalīšos. Kitija ir aktīva 2 dēlu māmiņa, recepšu grāmatas autore un mūsu projekta Superbēbis 2023 varone. Šo sezonu regulāri tiksimies kopā ar viņu un zinošiem speciālistiem, lai atklātu veselīgu uztura pasauli un iegūtu jaunus, labākus ieradumus. Tas, ko mēs novērojām, esot Amerikā, kad mums ļoti, ļoti pietrūka dārzeņu. Mēs ēdām gan viesnīcās brokastu piedāvājumus, gan arī, protams, devāmies uz kafejnīcām, restorāniem. Un tas, par ko es tiešām biju pārsteigta, cik ļoti vienveidīgs tas ēdiens tur ir. Vecā Amerikas Savienoto Valstu uztura piramīda šodien tiek uzskatīta par novecojošu. Tas ir fakts. Laikam ritot, zinātne un izpratne par uzturu ir mainījusies, un līdz ar to mainījušās arī rekomendācijas. Taču rodas jautājums, vai jaunā pieeja patiešām ir būtiski labāka, un ko no tās varam aizgūt savā ikdienā šodien? Vai labāka es nevarētu laikam tā teikt. Vispār jāsaka, ka diezgan mulsinoša, jo, ja, piemēram, cilvēks apskatās tikai uz šo apgriezto piramīdu un neizlasa, kas tur ir minēts tālāk aprakstā, varētu rasties diezgan liels apjukums, jo augšdaļā ir daudz gaļas produkti, pilnpiena produkti un pašā apakšā pilngraudu produkti liekas, ka tos tad vajag ļoti, ļoti maz un reti, bet īstenībā, ja ieskatās vadlīnijās, tad nemaz nav tā, ka tos ļoti reti vai katru dienu 2-4 porcijas viņa rekomendē. Līdz ar to pirmais, ja man jāsaka vizuālais ar tekstu, ar paskaidrojumiem, ar vadlīnijām, tā ne līdz galam iet kopā. Jaunās ASV uztura vadlīnijas uzsver, ka jāuzņem tīrāku, nepārstrādātu pārtiku, jāēd vairāk olbaltumvielu, ūdens ir galvenais šķidrumu uzņemšanas avots, kā arī pauž stingru attieksmi pret pievienoto cukuru un ļoti rūpnieciski pārstrādātām uzkodām. Tiek izcelts olbaltumvielu svarīgums un ka tās mums ir jāuzņem vairāk nekā bija iepriekš ieteikts. Man patīk, ka tiek akcentēts, ka alkoholam nav drošās, veselīgās devas, jo mazāk, jo labāk. Kas vēl man patīk, tur minēts arī par cukuru, ka vienā ēdienreizē nevajadzētu pārsniegt tā aptuveni 2 teikarotes. Tāpēc, pieturoties pie jaunās uztura piramīdas vadlīnijām, pagatavosim kādu veselīgu uzkodu bez pievienota cukura. Es pieturos par to, ka lietas nevajag sarežģīt un to vajag darīt ātri un vienkārši, tāpēc šī receptē noteikti varēs piedalīties arī bērni, jo Valentīna diena jau nav tikai par attiecībām. Mēs tajā varam iesaistīt arī bērnus, tāpēc būs pavisam vienkārši sastāvdaļas, kur būs grieķu jogurts, būs saldinātājs, ko arī droši var izvēlēties pēc garšas, kas labāk patīk. Es izvēlējos medu, bet droši var pievienot arī stēviju vai jebkādu kļavu sīrupu un ogas. Tieši tik vienkārši, bet tomēr tik garšīgi un veselīgi. Tātad no sākuma es bļodiņā likšu grieķu jogurtu. Sastāvdaļas būs atkarīgs, cik daudz desertiņus jūs vēlaties pagatavot. Tā, aptuveni uz pustrauciņu grieķu jogurta es pievienošu arī vienu ēdamkarotu medus. Tātad kārtīgi mēs iemaisam medu. Un, kad krēms ir samaisīts, mēs varam sagriezt arī odziņas. Šī reizē es esmu izvēlējusies papildināt ar zemenēm, melenēm un kazenēm, bet droši tās arī var izpausties, kas vislabāk garšo. Šo recepti var droši papildināt gan ar riekstiem, gan ar kādiem graudaugiem vai ribiespienu. Mums šodien top vieglāka versija, ko iecienījusi Kitijas ģimene. Droši varam taisīt arī vairākas kārtas.
sanāk ļoti, ļoti skaisti, tiešām ļoti ātri, veselīgi un saldi, bet ne ar kaitīgo cukuru. Un tā kā mēs mājās izvēlamies tiešām visbiežāk dzert tīru ūdeni, bet lai būtu vēl tāda mazliet svētku sajūta, to šodien pievienosim ar kādu garšiņu. Ņemšu ar persiku, kas arī ir bez papildus pievienota cukura, 0 kalorijām un sagatavots no īstiem augļiem un ar burbulīšiem. Lai visiem gaiša šī mīlestības diena un gracioza burbulīšiem piesātināta dzīves garša. Rīga Plaza, STV1 un Dāma projekts aicina. Mīļās dāmas, pavisam drīz klāt pavasars un ikgadējais sieviešu festivāls. Iedvesmojošas sarunas ar brīnišķīgām dāmām un ekspertiem, lekcijas, meistarklases un interešu stācijas. Savām interesēm, ko noderīgu šeit atradīsi katra. Svinēsim zināšanām un sievišķīgas atpūtas piepildītu dienu. Vairāki simti dalībnieču. Sievietes iedvesmai atpūtai, veselībai un skaistumam. Uz sieviešu festivālu ņem līdzi draudzenes un izbaudiet svētkus kopā. 7. martā lieliskā sestdienā Rīga Plaza. Ielūdz Dāmu projekts un tava STV1. Reģistrē savu bezmaksas ielūgumu māmiņuklubs.lv. Iesoļojam jaunā sezonā, jaunā ritmā. Dita Grauda izmēģina. Visi svētki ir pagājuši un nav vairs nekādas atrunas nesportošanai un ir jāmeklē piemērotākais veids, kā uzturēt sevi labā formā. Un es esmu mēģinājis dažādus sporta veidus, gāju uz sporta zāli, bet jāatzīst, ka tas aizņem diezgan daudz laika. Man līdz turien tiec, tad uz vietas, vēl atpakaļ. Un laiks mums ir tik, cik ir, un gribās būt labāk mājās kopā ar saviem mīļajiem. Un kā varētu apvienot gan šo kopā būšanu, gan ar sportošanu. Un es sāku meklēt, un kā mēs zinām, ļoti svarīgi ir dienā sasniegt vismaz 10 000 soļus. Jāatzīst, ka laiks ārā nav tik mīlīgs vēl un slidens un augsts, un tāpēc es sāku skatīties, vai ir pieejams kāds šis celiņš, uz kuru var gan iet, gan skriet, kas neaizņemt pārāk daudz vietas un derētu tātad mājās. Un izrādās ir tāds celiņš. Walking pad salokāmais staigāšanas skrejceļš ar kompaktu un vietu taupošu dizainu, kas ir ideāli piemērots ērtai lietošanai mājās vai birojā. Veidojiet ideālu figūru un uzlabojiet veselību ar Kingsmith Walking Pad, skriešanas un iešanas celiņiem. Pasūtam šo celiņu tūlīt pat. Nu, viņš tāds maziņš, kompakts, uz ritentiņiem piestumjam klāt vēlamajā vietā. Čiks. Viegls salokāms dizains, kas ietaupa vietu un nodrošina ērtu uzglabāšanu. Augstas kvalitātes konstrukcija nodrošina ilgu kalpošanas laiku. Kluss darbības režīms un zems enerģijas patēriņš nodrošina mierīgu un efektīvu treniņu pieredzi. Šim staigāšanas skrejceļam ir vairāki ātruma iestatījumi, kas ļauj pielāgot staigāšanas tempu atbilstoši individuālajām vajadzībām. Tas ir pavisam vienkārši. Šī te ierīce, viņu var sakonektēt ar telefonu. Ir speciāla aplikācija, kuru mēs dabonam, un te ir iespēja uzlikt gan ātrumu, gan, piemēram, vēlamo laiku, cik es gribu iet. Teiksim, pamēģināsim tagad uzlikt mazliet ātrāk. Tur skaitās arī kalorijas. Ok, kāpinam. Pats maksimums ir 6, kas ir tāds jau, manuprāt, diezgan tāds viegls skrējiens. Pajautājām klīnikas dzinteri fizioterapeitei Annai Dombrovskai par ikdienas soļošanas nozīmi. Galvenais jau ir tā regularitāte, ka katru dienu tu kaut ko dari, kaut vai 5-10 minūtes, bet tad jau ķermenī ieietās tās sajūtas. Tagad 5 minūtes man būs tā veida vēziens manā ķermenī, tā veida kustība, asinis aiziet straujāk, apasiņojamies, un tas arī izdala kaut kādus hormonus. Un vienkārši sākam sajusties labāk vienkārši ar to, ka mēs zinām, ka mums ir noteikts tas periodiņš katru dienu, tas lociņš, ka mēs kaut ko darīsim. Atnākat mājās, uzvalkam sporta tērpu, ieslēdzam savu mīļāko pārraidi. Es šobrīd izmantoju iespēju, kamēr Anna vēl ir bērnu dārzā. Pirms es braucu viņai pakaļ, viegli vēl pasportot, jo pēc tam jau sāksies mūsu vakara cēliens. Lieliski izkustējāmies, laiks iesoļot atpakaļ mūsu stilīgajā podcastu studijā.
es saņemu komplimentus tikai tad, kad es esmu legingos. Staigāju legingos. Nu, tas ir viņa kaut kāds. Jā, tas, es varu vilkt tur kleitas kaut kādas, tur nezinu ko, legingi. Nu, tur varbūt kaut kā tavas formas izceļās, viņš to ierauga savādāk, un viņam pilnīgi tāds, Jā. kā iekāri. Un tad, ja es jūtu, ja es gribu kaut kā, nu tur tā. Legingi. No, kāpēc nē? Ja tas Bet ir tu zini rituāls, viņa kas valodu. strādā, jā. Jā. Jo es neesmu eksperimentējusi ar tādiem kā tēliem, bet mums bija vienreiz arī sižets vienā no veikaliņiem, kurus vienkārši piemērīja parūku. Un nomainās uzreiz. Viss skatiens, viss tāds tā. Tagad būs šādi. Tagad tu panāksi šurp. Paldies jums par šo sarunu. Es jūtu, ka mēs tā kā atvērām vārtus. Plūsma ir notikusi. Lai tieši tā, jo mēs sākām ar to, ka kaut kur viņa ceļo tā enerģija. Un kaut vai šie smiekli un sarunas jau iedod tādu vieglu un koķetu sajūtu. Un kārtējo reizi es pārliecinos par to, ka ir jāpatīk vispirms sev pašai, jāiemīl sev pašu. Un jācer arī, ka tas otrs partners, sev mīl, kad arī viņš sev patīk, jo abi, ja sev patīk, es domāju, ka tur jau viss notiek dabiski, bet ja nē, tad sarunas palīdz, un kāda rotaļa, un kāds tērps, vai kāda varbūt zīmīte nejauši atstāta. Un ja jums arī ir kāda zīmīte vai jautājums, ko jūs vēlaties mums pajautāt, tad sūtiet savas ziņas, un mēs nākamajos podkāstos izrunāsim šīs tēmas, jo tēmas, man liekas, ir daudz un bezgalīgi. Lai mums visiem ir seksīga Valentīna diena. Lai seksīgi. Mur. Māmiņu kluba jauno podkāsta studiju atbalsta Alandeko. Interjers no A līdz Deko.